Sveiks, pabeidzot ciklu no Kairas Bridge festivāla, Gezīras starptautiskā bridža festivāla, palikusi pēdējā spēļu diena, jaukto pāru turnīrs. Turnīrs mazliet atšķirās no Open pāriem. Pirmkārt, ar to, ka sesijas tikai divas, otrkārt, mazliet mazāk sadalījumi, 24 sadalījumi sesijā, treškārt, vienu dienu spēlējām. Nu, un visbeidzot, tas, ka pāri ir mazāk un grūti ir pateikt, kas ko spēlē, kas kā. Nu, tāds gribas teikt, ka sporta loto nedaudz sacensības. Kāpēc sporta loto? Pirmkārt, tie pretinieki ir pretinieku spēles līmenis ir galīgi neskaidrs. Otrkārt, tu nospēlē sadalījumu, un tad, ja tā var teikt, viņi izgriezt caur bridžmeitu, apsies, cik tev tur tie procenti ir tajā sadalījumā. Lūk, spēlējām mēs vāji, palikām trešie. Bija varianti, ceļš pirmajā sesijā mums bija varianti, otrajā sesijā, var teikt, varianti tuvu pie tā, ka nebija, bet, nu, līdz es tev parādīšu divus sadalījumus. Pirmkārt, pirmais sadalījums no pirmās sesijas, lai ilustrētu savā ziņā sportloto būtību. Tev ir trešais kungs kalps, ceturtais kungs desmit, singlais kalps un piektais triljāšs. Partneris atklājas vienu kāravu, solījums vienkārši viens arcants, nu, un tālāk jau sāks interesanti, jo partneris sola divu pīķi, kas ir revers, normāli apsola 5 vai vairāk kāravus un 4 pīķi. Šad tad varbūt tā kā mazliet tur nobīdi pīķu departamentā, lai tīri ieforsētu game, parādītu labas kārtas. Pie tam šī pozīcijā kāros arcents viens pīķis jau nu, var izdarīt, teiksim, soli normāli, pat izdarīt ar saviem 16, 17 punktiem, ja tās kārtas tādas, nu, restīvi, sākumā nosolīt vienu pīķi un tad izdarīt kaut kādu imitējošu kustību. Restīvi, divu pīķi gandrīz noteikti forsē game, bet, nu, formāli tie punkti var būt tikai 16. Lūk, kā turpināt šādās situācijās? Skaidrs, ka game spēlēsim, Šlemikam nevajag pārāk daudz. Nu, jautājums, tā lielākā problēma, ka visdrīzāk mums nav fita, vai spēlēt pīķus uz 4-3, pat ja partnerim pīķi neskaidri, ir partnerim 6 kārā, varbūt vajag spēlēt kāraus. Un, lai vislabāk, iespējams, arī krustfits gal galā. Un, lai to vislabāk noskaidrot, es sāku ar 3 krustiem, kas ir celtais masts, primāri forsē game, formāli jautājumu, vai partnerim ir aiztur. Un par tādu patīkamu pārsteigumu partneris sola 3 beztrums. Attiecīgi pēc tā, ka man ir krustos kungs, dāma kalps, nu, es gandrīz droši zinu, ka ļenai dūs. Lūk, kā tagad turpināt? Un jāatcerās, ka šis ir pāru turnīrs ar to loterijas piegājiņu. 7, es nemaz te neapsveru, tādu, nu, tur varētu būt 4 krusti pateikt, bet nu, es šādos sadalījumos nu, visdrīzāk ir jāspēlē vai 4 beztrums vai 6 beztrums. Ja partnerim būs labs kārts, viņš invīti pieņems, tāpēc es turpinu ar 4 beztrumpiem. Lūk, un Liena pasaka 6 beztrums. Pats spēle ir principā diezgan neinteresanta. Lienai ir 5 stiķi krustos, 2 stiķi pīķos, 2 stiķi arcenos un 100% 3 stiķi kāros. Pirmo stiķi Liena paņem ar krustu kungu, pagriež kāravu. Ja kāravu kalps izgrieztos, tad tur varētu domāt, ko tālāk vai ko. Bet tā kā pretinieks uzreiz paņem kungu, viss ne vairāk, ne mazāk, ir 12 stiķi. Un tagad jau mēs pārējām pie nākamās daļas sadalījuma, izgriežam viņus ar bridžmeitu, un mums parāda 80%. Lūk, šo sadalījumu mēs spēlējam pret poļiem Soboļevsku un Filipu, kā viņam uzvārds reiz ātrumu aizmirs. Ja būtu otrādi kārtas, visdrīzāk mēs dabūtu 20%, principā par neko. Zālē pāris
eksotiskie ieraksti bija. Kāds bija paņēmis, divi pāri bija paņēmuši 13 stiķus, 6 beztrumpēs. Nezinu, kā, nu, kaut kāda maģija. Lūk, un divi pāri spēlēja 7, un abos gadījumos bez 2. Un tagad pēc pirmās sesijas mums ir nieka 62%, kas ir nieka 9% mazāk kā pirmajā vietā esošiem Gromo un Guļieviču. Pusdienās es Lienai saku, ka nekas nav beidzies. Viņi nesavāks 60%, un ja mums būs prūška, tad mēs varam daudz savākt. Bet principā jāsaka, ka veiksmes mums nebija. Beigās bija vēl viens interesants sadalījums. Tas bija pats pēdējais par divām sievietēm. Netipiski, ka viņiem miks turnīros ļauj spēlēt sievietēm. Lūk, man ienāca šīs te kārtas, viens arcens, viens pīķis, pretinieks, nu un tagad man jāizdara solījums. Un šīs ir tādas neskaidrās situācijas. Te daudz kas ir, nu, tāda poker kārtas, daudz kas ir atkarīgs vairāk no pretinieka nekā no tavām kārtīm. Mums ir nelabvēlīga zona. Viens variants varbūt tur nospļauties, pateikt 3 bez, ja nu izies arcenā, tad man daudz potenciāls tik, bet iekšējā sajūta saka, ka izies pīķi. Lūk, ja man pīķu vietā būtu krusti, droši vien es kaut kā augstāk solītu. Tagad es izdomāju, ka es iešu tādu vidusceļu, pateikšu 3 kāro, mēģināšu saprast sajūtas, kādas ir no pretinieka, ko viņš solīs. Varbūt viņiem ir games, varbūt šādi es viņus tieši tur, nu, tā kā no viņa game aizdzīšu, aizbaidīšu prom, pateicu 3 kārā un uz 3 arcerēm padevos. Nu, tā kā var teikt, ka bailīgi es nosolīju. Lūk, Bļēna uzbruk kāravos, es paņemu kāravu, turpinu kāravu, pie tam spēlēt maziņš uz augšu, lai Ļēna, ja nu viņi varēs pārsist, var atiet krustos. Labā ziņa, ka Ļēna var pārsist, bet sliktā dāma. Ļēna atiet krustos, bet nav viņai dūža. Atkal, te jau principā ir tā, ka vienalga, kur kārtu es lieku, mēs jau esam, diemžēl, sliktā pozīcijā. Lūk, es paņēmu ar ārcenu, varbūt tur vēl kaut kāds, nezinu, brīnums, ja ne, varbūt dāma kalps un viņš čakarē pretinieku, bet nē, brīnumu nenotiek, pretinieks liek dūzi, un sadalījums beidzās ar 10 stiķiem. Lūk, ja šajā sadalījumā būtu noticis kaut kāds brīnums, mēs būtu dabūjuši tur maksi, un viņi būtu dabūjuši 0, izrādās, ka tās divas sievietes beigās arī vinnēja turnīru. Tā kā un Gramos nesavāca ne tos savus 60%, savāca 54%, palika 2. vietā. Staigāja tur tāds sadrums. Lūk tā. Nu, noslēdzot tāds īsts kopsavilkums par pašu festivālu. Pirmkārt, organizācija ļoti laba. Tiešām ļoti laba. Spēles vieta ir ļoti laba. Pati kā ir man nepatīk, bet nu, tas tā milzīgi pilsēta spēlējam. Nīlas krastā ļoti lielā sporta klubā, kur ir zaļš, smuki sakopts. Naudas klubam var redzēt, ka ir daudz, ja viņi atļaujās, teiksim, miksu turnīrā visus pabarot, visu laiku ir pieejami tur siltie dzērieni, sūlas, kaut kāds uzkods gan es neriskējies, bet ūdeni un pepsi dzēri visu laiku ir tā. Spēles līmenis ir vājš, ir tie daži stiprie pāri, bet vispārīgais vidējais līmenis ir vājš. No spēles viedokļa tur braukt nav interesanti. Bet, teiksim, apvienot patīkamo liederīgo, ka mēs aizbraucām uz piramīdām pie Sfinks, tas bija forši. Lūk, visbeidzot, balvas ir labas, patīkami, kur iedeva mums katram 2 tādas kausiņas, vienu es paturēju, tas, kur pirmā vieta, otro jau es nodevu pārstrādē, tur to koku var labi izmantot skaliņiem, un no šitā organiskā stīkla tur var izvirpot tās pakaravējiem numuriņus, ja, bibliotēkā vai skolā. Lūk, ceru, ka tev šie te video patika. Domāju, ka drīz būs kārtējais video
tuvojās atlases uz jaukto izlasi, varēšu pēc tā varbūt savus pārdomas, lai arī tev būtu interesanti. Jauku dienu un uz redzēšanos!